Sveikadīdai! Šis video būs par to, kā noskaidrot nekustamo īpašumu vērtību. Ir vairākas iespējas. Pirmā ir pasūtīt vērtējumu certificētam nekustamo īpašumu vērtētājiem. Šī pieeja ir saistīta ar samērā lielām izmaksām. Otrā iespēja ir pētīt reklāmas sludinājumus, tādus kā SS un citus. Bet tā, protams, būs ļoti liela kļūda, jo kas ir redzams reklāmas sludinājumos, tas ir cenas piedāvājums. Un tā nekādā gadījumā nav vērtība, un nekādā gadījumā mēs nevaram pieņemt, ka par šādām cenām notiks arī darījumi. Trešā pieeja būtu meklēt un atrast reāli notikušus darījumus. Un tad jautājums, vai jebkurš no jums var iegūt datus, par kādiem ir notikuši darījumi ar nekustamo īpašumu, šajā gadījumā es domāju pirkuma darījumu. Un, zināt, jau no 2012. gada tie ir atvērti dati. Šādus datus mēs varam iegūt un redzēt brīvi, bez maksas, piemēram, ieejot data.gov.lv, tātad tur mēs redzēsim zemes dienesta reģistrētos pirkuma darījumus no 2012. gada. Bet tie būs ļoti lieli dati un jautājums, vai jebkurš no mums šādus datus var apstrādāt. Un nākošais jautājums, vai vispār vajag to darīt. Jo, kā izrādās, iespējams, ka jūs to vēl nezinājāt, bet kāds jau to ir izdarījis. Un tātad šī video galvenais mērķis būs parādīt 5 iespējas, kur mēs varam iegūt jau apstrādātus datus. Un pirmā ir, jūs varat, piemēram, Google ierakstīt Nītis dati vai diezgan dīvainus vārdus estate didn't work. Un tad jūs nonāksiet mājaslapā, kura jau samērā sen piedāvā, kas tur ir salikts kopā. Tur ir salikt šie te darījumu dati ar kadastra karti. Un mēs, piemēram, paskatīsimies kādu darījumu Rīgā. Pavisam nesen, jūs arī iespējams kaut kur redzējāt, bija informācija, ka dārgākais darījums Rīgā, tiešais darījums, es nerunāju par netiešajiem darījumiem, bet tiešais darījums Rīgā ir tepat Āgenskalnā. Man kā Āgenskalnietim par to ir liels prieks, ka ir pārdota Mindeļa villa, saucamajā Kobzas dārzā, vai kādreiz to sauc Meteora parkā. Jūs redzat 3,8 miljoni, un arī visi pārējie darījumi, kas šeit apkārt tuvumā ir notikuši, ir redzami, tie visi ir publiski redzami, jebkurš var ieiet tos paskatīties. Bet šāda mājaslapa tā nav vienīgā. Jāsaka, es došu jums vairākas iespējas, kur jūs varat meklēt tirgus datus. Kā jau teicu, šī nav vienīgā. Es necenšos, šī video mērķis nav salīdzināt. Tiesa gan es teikšu, ka es visvairāk izmantoju tieši šo estate didn't work, un tomēr jūs varat lietot arī citas. Tā piemēram, nākošā ir Hesti. Un arī šeit paskatīsimies. Šeit jūs redzat, arī varat skatīties sludinājumus, varat meklēt darījumus, cenu kalkulātoru arī piedāvā. Arī pameklēsim šo pašu Mindeļa villu, vai šeit ir. Būtu jābūt, jo datiem būtu jābūt visās, tiesa gan varbūt ar kaut kādu laika nobīdi, bet datiem būtu jābūt vieniem un tiem pašiem. Kas šai mājaslapai ir raksturīgi, ka jums, lai ar kursoru virzītos, jums jābūt kontroli nospiestam klaviatūrai, lai varētu scrollēt. Varbūt neliela neērtība, bet tomēr dati tie paši. Jūs redzat, arī Mindeļa villu šeit mēs varam atrast. Tāpat arī, izmantojot karti, varam pārvietoties un skatīties, meklēt sev nepieciešamo darījumu. Ko tas nozīmē? Ja jūs vēlaties noteikt kādu vērtību, kāda nekustamo īpašumu, tad jums vajadzētu atrast līdzīgus nekustamos īpašumus, ar kuriem ir notikusi darījumi. To tad arī šīs mājaslapas šādas iespējas jums piedāvāt. Nākošo paskatīsimies NI cena. NI cena arī piedāvā darījumus, mēs varam apskatīties no 2016. gada, vispār citiem ir arī no 2012. gada. Kas man šeit patīk, ka jūs varat ar roku ievilkt sev vēlamo reģionu vai vēlamo
zonu, kurā jūs meklējat. Nu, paskatāmies šeit, arī šeit Mindeļa villu mēs atrast varam. Kā arī vēsturiskos darījumus, kur iepriekš ir notikuši ar šo. Tāpat jūs varat meklēt jebkurā vietā Latvijā, jebkuru vai nu zemes, vai zemes un būves, vai tikai vai dzīvokļus, ja, vai dzīvokļu īpašumus. Nu, protams, ir visus datus skatoties, ir jārēķinās ar to, ka, diemžēl, Latvijā nevienmēr notikošie darījumi atbilst faktiskajai situācijai. Nu, kāpēc neatbilst? Tāpēc, ka reizēm tiek uzrādīta pazemināta pirkuma maksa. Nu, dažādi viens iemesls, lai nodokļus, teiksim tā, optimizētu vai mazāk samaksātu, lai kapitāla pieauguma nodokli nemaksātu, vai valsts nodevu zemes grāmatā samaksātu iespējams mazāk. Nu, es ceru, ka šādi darījumi arvien vairāk samazinās Latvijā, un tomēr tas ir jāņem vērā. Nākošā iespēja ir lietot mājaslapu 1k.lv. Ja es nekļūdos, tā ir visjaunākā, palabojiet, varbūt tā nav, bet man liekas, ka tā ir visjaunākā. Arī šeit varbūt ir mazliet vairāk akcents uz vēlmi kaut ko pārdot savus objektus, bet tas, protams, netraucē arī izmantot karti un skatīties, pameklēsim arī šeit Mindeļa villu, lai visos gadījumos būtu viens un tas pats objekts. Nu, šeit iespējams, ka, vai nu tāpēc, ka šī mājaslapa ir jaunāka, varbūt kaut kas vēl nestrādā, bet visticamākais nav atjaunoti dati, tā kā droši vien mazliet jāpagaida, un arī 1K strādā ļoti labi, un jūs redzat, ka nekustamā īpašuma darījumus, ja, veiktos darījumus mēs varam atrast un salīdzināt. Nu, un visbeidzot, cenu banka. Cenas banka, protams, ir visplašāk izmantotā. Tur ir iespējas arī labāk filtrēt datus. Un vērtētāji, protams, izmanto cenu banku. Bet arī jūs varat piekļūt cenu bankai, ja nekļūdos 4 stundas ir bez maksas laikam, bet paplašinātai datu piekļuvēji, jā, tad par to tiks prasīta maksa. Tad, lūk, ar šo video es vēlējos izstāstīt, parādīt jums, kādas ir 5 iespējas, kā jūs varat noskaidrot nekustamā īpašuma vērtību, izmantojot salīdzināmo darījumu pieeju, tātad noskaidrot, par kādu pirkuma maksu ir veikti darījumi. Un pats galvenais, ka šādas iespējas ir vairāk, mans mērķis nebija kādu īpaši virzīt un teikt, ka kāda no šīm mājaslapām ir labāka vai sliktāka. Tas paliek jūsu ziņā. Šis vairāk bija mērķis dot jums makšķeri, un tālāk jau makšķerējiet paši. Paldies, ka skatījāties šo video. Visu labu! Tiekamies!